Šveicē nav raksturīgi kultūrā tas, ka tev ir obligāti jāpieder kādam īpašumam. Salīdzinot ar citām vietām pasaulē, nepastāv tāds spiediens, ka katram ir jābūt īpašniekam. Un tas tiek uzskatīts par pilnīgi normālu, ka tu īrē to vietu, kur tu dzīvo, ka tu īrē savu dzīves vietu. Otra lieta, kas arī ar to saistās, ir tas, ka Šveicē un arī šeit Ženēvā pastāv ļoti spēcīga īrnieka aizsardzība. Likumi, kas darbojas, aizstāv lielāko daļu sabiedrības. Likumi ir sabiedrības vairākuma pusē, un šajā gadījumā īrnieku pusē bieži vien un aizstāv īrnieku pat daudz vairāk nekā namīpašniekus, kas ir salīdzinoši viena neliela maza daļa no sabiedrības. Cilvēks, kas īrē savu dzīvesvietu, var justies droši arī par savu nākotni, jo likums konkrēti šeit Ženēvā, piemēram, neļauj namīpašniekiem pacelt cenu īres īpašumam bez konkrēta iemesla. Tu nedrīkst pacelt cenu tikai tāpēc, lai pelnītu vairāk.